Labdien! Prieks redzēt visus, kuri šodien ir ieradušies atkal izdevniecības skolas vārds mācību līdzekļu dienās. Sveicināti visi iekš Zoom. Paldies, ka sagaidījāt sākumu. Un tātad šī jau ir 5. reize, kad mums ir mācību līdzekļu dienas. Un šodien mums ir tātad stāsts par dabas zinībām, un es esmu Linda Vilnīte Āboltiņa, izdevniecības skolas vārds klienta attiecību vadītāja. Un tātad, kas mums ir izdevniecības skolas vārds? Izdevniecības skolas vārds ir dibināts 2011. gadā kā mēdījis. Mēs esam bijuši pazīstami ar brīnišķīgiem e-izdevumiem, žurnāliem, skolas vārds, izglītība, kultūra, pirmsskolā, skolas psiholoģija, vecākiem. Un tur vienmēr esam bijuši ieinteresēti jau skolotāju dzīvē, skolotāju darbā, skolotāju izaugsmas iespējās. Un jau 3. gadu esam arī kļuvuši par izdevniecību mācību līdzekļiem. Un šo gadu laikā mēs jau esam paspējuši iekarot 520 skolās kādu skolotāju sirdis, kļūt par neatņemamu viņu ikdienas sastāvdaļu. Un mums ir ļoti daudz arī skaistu bijušu e-izdevumu. Mums ir vairāk nekā 3000 metodisko materiālu mūsu krātuvēs, kas ir skolām, vairāk kā 1200 mums ir pirmsskolām. Tā kā mēs ļoti aktīvi esam un nopietni iegājuši ne tikai kā izdevēji, bet mēģinājuši maksimāli nodrošināt un rast tādu feinu vidi, labu vidi, kur skolotājs var gūt daudz atbalsta materiālus. Un šobrīd esam izdevuši mācību līdzekļu katalogu jauno, kas būs 2025. un 2026. gadam, kurā jūs variet redzēt, kādus mācību līdzekļus mēs jau esam izdevuši, un kādi mums ir grandiozi plāni 2025. un 2026. gadam. Un šajā katalogā jūs redzējat arī ne tikai gadu, kurā iznāks mācību līdzeklis, bet jūs arī redzējat ceturksni. Tas nozīmē, ka mācību līdzeklis, kurš iznāk šajā ceturksnī, būs Izglītības zinātnes ministrijā apstiprināts, un tātad skolas var jau redzēt šo pēctecību, jau gatavoties, ka šie materiāli būs pieejami un strādāt jau, kā saka, uz priekšu, uz nākamo gadu. Kā arī mums būs tātad vairāk nekā 20 jaunu mācību līdzekļu komplektu. Jūs variet šos QR kodiņus noskanēt un tad redzēt, kas tik mums nav padomā. Būs lieliski komplekti 1. klasē skolniekam, kurā būs iekšā mācību grāmatas, darba burtnīcas, dienas grāmatas, viss pilns komplekts bērnam 1. klasē par 100 eiro. Un būs arī tikai, kuri darba burtnīca komplekts par 60 eiro. Tā kā mēs plānojam šādus mācību komplektus ļoti daudz, lai arī vecāki var iegādāties, ja ir vēlme, lai skolas var iegādāties, jau atbilstoši skolēnu klases skaitam pilnu komplektu. Un, ja mēs skatāmies par matemātiku, tad matemātika 1. klasē mums jau ir apstiprināti Izglītības zinātnes ministrijā 2024. gadā. Šajā komplektā tātad ir daļas mācību grāmatai, darba burtnīcai un viena lieliska skolotāja grāmata. Tāds pats komplekts ir arī 2. klasē plānots, un tas ir tātad izdošanas laiks matemātika 2. klasē, 2. daļai būs 1. ceturks. Tātad šodien jau daļa tika piegādāta skolām, un vēl nākamnedēļ gaidīsim nākamajam, kam varam piegādāt šo matemātiku 2. klasītē. Un tālāk mums arī 3. klasē plānojas matemātika, un jūs redzat, ka tas arī būs šī gada rudens ziemas mēnešos. Tā kā 1, 2, 3 jau matemātika būs pie bērniem un skolotājiem pieejama. Savukārt latviešu valodu uz doto brīdi 1. daļa jau ir apstiprināta Izglītības zinātnes ministrijā 1. klasītei, un būs arī plānā mums šobrīd uz apstiprināšanu 2. daļa, tā kā drīzumā ceram jums iesniegt pilnīgi jau saskaņotu 1. klasi. 2. klases latviešu valodu mēs plānojam izdot šogad 3. 4. ceturksnī, bet 3. klasīte ir 2026. gada plānos. Kā mēs sakām, lai notiek brīnums, varbūt tomēr izdosies ātrāk. Ļoti gribētos. Par mūziku runājot, 1. klase mums ir izdota, 2. klase jau ir apstiprināta šogad Izglītības zinātnes ministrijā,
Un trešās klases mūzika mums ir plānota 2025. gads, tātad šogad 3. ceturksnis, tā kā uz septembri plānojiet arī trešās klases mūziku. Dizains tehnoloģija 1. 3. klasē ir pieejams jau 2. gadu, un turpināsies arī tālāk, jo ir ļoti tiešām veiksmīgs arī mācību līdzeklis un ir sagatavots bijis jau saulaicīgi. Tāpat mums ir saulaicīgi arī datorika, kas ir skolotāja rokas grāmata. Un tātad šī datorika ir paredzēta gan fakultatīvajiem kursiem, gan, ja skolotājs dod bērniem apgūt kopā ar dizainu un tehnoloģijām. Bieži vien dzirdam, ka 1. klases datoriku ļoti labprāt ņem arī 4. klasē, tad, kad tikko sākās priekšmets. Tā kā arī ļoti veiksmīgs mācību līdzeklis un ļoti noderīgs mūsu skolotājiem. Sports un veselība. Sports un veselība ir visbiezākā grāmata, vislielāko lapu skaitu, un 1. klasē šī grāmata iegūs ļoti, ļoti lielu popularitāti, jo te ir ne tikai tematiskais plāns un katru stundu aprakstīt pa minūtēm, kā darboties, bet tā ir tāda ļoti, ļoti laba grāmata, kuru var izmantot arī vienkārši sportiskām aktivitātēm ārpus skolas un ārpus klasēm. Un ļoti viņi ir iemīļojuši ar pirmsskolas izglītības iestādes, jo tur ir pilns, teiksim, šis apraksts sportam. Plānots ir arī 2. klasīte, tas gan ir šī gada 3. ceturksni, tā kā uz rudeni, un 3. klase tiek plānot izdot nākamajā gadā. Vizuālā māksla mums šobrīd arī jau ir izdota skolotāja grāmata, ļoti krāšņa un ļoti, ļoti bieza un skaista. Un jau mums prasa 2. klases grāmatas, tad var teikt uz rudeni plānojam, ka būs. Un 3. klasīte būs arī uz nākamo gadu. Un dabas zinības, tātad šodien ir galvenā mācību priekšmets mums. Un šodien ar dabas zinību 1. un 2. klasē jūs iepazīstinās tātad mūsu autore, mūsu izglītības izdevniecības atvainojiet skolas vārds, projektu vadītāja Annija Vilnīte, kas ir arī pedagogs, kas ir sākums skolas skolotāja, kas ir matemātikas skolotāja, kas mums ir speciālais pedagogs, kura pagājušā gadā, 2024. gadā, ieguva zelta pildspalvu par novitātēm un inovācijām izglītībā. Un kā jūs redziet, viņi ir arī motreneri, tātad viss par skolu un ap skolēniem. Un par 1. klasi, tad lai runā, un 2. klasi tālāk, Annija. Labdien, es mazais pārējais posms uz 3. klasi, es pavisam īsi par 1. un 2. klasi, tā izslēgsim tikai mums te. Okay. Par 1. un 2. klasi, tād pāris galvenās lietas. Visās dabaszinību grāmatās mums vismaz 1. 2. klase ir vāki ar atgādnēm. Tas ir tāds mazais špikerīts bērniem, kur vienmēr tā doma mums bija, lai viņš vienmēr ātri var atvērt. Lai nav jāmeklē, kur tās definīcijas vai skaidrojumi bija, kad ir tādas galvenās lietas, kas mūsuprāt ir bijušas, tās ir uz vāku uzliktas. Temats atklājās ar jauniem jēdzieniem, ko viņš apgūs, ar lietām, ko viņš darīs, pētījumiem, ko viņš veiks. Tas ir atkarīgs no konkrētā temata un nodaļas. Grāmatā ir daudzveidīgi uzdevumi, ir ļoti daudz pētījumu un eksperimenti, un katram mēs ar līdzautoriem esam izgājuši cauri. Katrs ir izmēģināts, dažs izmēģināts arī izdevniecībā var apstiprināt. Tā kā, tur nav ielikts kaut kas tāds, ko tiešām mēs nevarētu izdarīt, un es arī klasē esmu šogad, es strādāju ar 1. klasi ar šo grāmatu, un jā, nav tāda lieta īstenībā, ko tas pirmklasnieks nevarēja izdarīt. Kas vēl ir svarīgi, ir atsevišķi sadaļa jēdzieni, iegaumē, stunda sākās 1. klasē ar mīkliņu maziņu bērniem kā stundas ieinteresēšanai, bet kas mums ir tāds īpašs, par ko mēs esam piedomājuši 1. un arī 2. klasē, ir burtnīcās 3 līniju sistēmas. Tā ir tā mūsu vīzija par to, ka negāja mums kopā šī doma, kā tas var būt,
ka viņa pirmklasnieks mācās latviešu valodā rakstīt trīslīnijas sistēmā, bet viņš atver dabaszinības, matemātiku vai kur citu līdzekli, un tur ir brīvs laukums vai vienkārši taisnas līnijas, kurās viņš nespēja orientēties. Otrajā klasē uz otrā semestra vidū mēs pārējam jau uz trešās klases līnijas sistēmu, kur ir punktotais vidus, tā kā par to mēs esam ļoti, ļoti piedomājuši. Tas ir tāds mūsu īpašais, ar ko mums tiešām ir liels lepnums un ko dzird no skolotājiem. Lielu paldies! Es redzu, ka dažs šlovs arī māja galvas. Tas ir tiešām arī man strādājot ar bērniem, es varu paskaidrot. Tu mācies, tu atver dabaszinības un arī matemātiku, un tur ir šie gan rūtiņu izmēri pareizie, gan līniju sistēmas. Kas vēl ir tāds dabaszinībās, gan grāmatā, gan burtnīcā, ir tikai attēli. Attēli, kas ir maksimāli pietuvināti Latvijas vidē. Nav klipārtu, nav ilustrāciju ar to domu, ka bērnam vieglāk uztvert īstu attēlu. Ja mēs varam, mēs atrodam Latvijas upes, Latvijas mežus, Latvijas dzīvniekus, sasaistot to ar to, kas viņiem pazīstams un tuvs. Otra doma, kāpēc mēs tā darījām, ir par atšķirībām bērni lielajās pilsētās un laukos. Mēs speciāli likām Rīgas satiksmes transports vai Liepājas, kur ir transporta 1. un 2. klasē, lai tā doma ir, ka lauku bērni var iepazīt šos lielo pilsētu transporta līdzekļus. Toties es esmu dzimusi augusi Rīgā, es ļoti maz orientējos koku atšķiršanā kādreiz un tādās lietās. Un tad man bija svarīgi, ka tur tiešām ir tas īstais dzīvnieks, ka bērni iepazīst tos īstos kokus un tur nav ilustrācija. Tā bija tā mūsu galvenā doma. Kas ir skolotāja rokasgrāmatā? Skolotāja rokasgrāmatā ir papildus aktivitātes. Ir brīnišķīga metode 1. klases skolotāja rokasgrāmatā par iesaku apskatīties. Tur ir par to, kā sadalīt pienākumus grupā. Strādā lieliski. Esmu izmēģinājis ar 1., 2. un arī pat ar 9. klasi. Strādā lieliski. Tur ir tāds kartiņas, variet apskatīties, pēc tam pienāk klāt. Iekšā ir tematiskais plāns, pārbaudas darbu un snieguma līmeņa apraksti. Tā ir tāda praktiska palīdzība jums. Dabaszinības 2. klasē turpinās tās pašas vadlīnijas, kas 1. klasē, un plānotais izdošanas laiks ir šī gada 1. ceturksnis, pirmās 3 nodaļas pieejams digitāli, 4. nodaļa no sākuma būs pieejama digitāli, jo mēs no sākuma viņu apstiprināsim Izglītības zinātnes ministrijā un tad dosim drukātā veidā. Es visu stāstīju par gatavu. Tātad vēlreiz varam atgādināt, ka pēctecība tiek veidot un tiek tātad šis secīgums ievērots un skolotāji, kuri strādājuši ar 1. klases mācību līdzekļu ļoti veiksmīgi, tagad varēs arī turpināt šos darbiņus. Paldies, Annija, ar 2. klases. Par skolēnu grāmatu, es domāju, mēs tikko dzirdējām no Annijas visu pamatā, kā ir veidot, bet ir arī tātad pieeja digitālā formātā un ieejot digitālajā platformā, izvēloties dabas zinības, 2. klasi, jums jau tātad ir pieeja šiem mācību līdzekļiem. Un starppriekšmetu saikne, kas ir dabas zinībās, tā ir sasaiste ļoti veiksmīgi un diezgan daudz ar sociālām zinībām, ar latviešu valodu, ar matemātiku un ar klases stundām. Tā kā diezgan tāda izteikta ir šī saikne. Un tu varbūt vēl par caurvīju prasmēm gribi pastāstīt. Caurvīprasmes. Manā izpratnē vispār caurvīprasmes iet jebkurā priekšmetā. Ja mēs viņus mācām tā kā ir paredzēts pēc skolu 2030, jā, man patīk kompetenci pieeja, jo man patīk tieši šīs caurvīprasmes, ka bērni attīst gan kritisko domāšanu, gan sociālo līdzdalību, ka mēs domājam, kā būtu ne tikai man labāk, bet visiem citiem. Digitālās prasmes tiek attīstītas pašvadīt mācīšanās. Man ļoti patīk šie slāki, viņi paši sev var novērtēt, tas ir ievērots arī darba burtnīcās, un tagad arī 2. klasē ir vairāk uzsvars uz grāmatu, viņš arī grāmatā var pats sev pārbaudīt. Paldies! Tā tad ir arī darbiņi, kas ir darāmi gan vienam pašam, gan ar savu klases biedru kopā, gan grupiņās, gan arī analizēt, un diezgan daudz tiešām veiksmīgas prasmes ir ievītas šajos mācību līdzekļos. Runāsim tagad par dabaszinības 3. klasē, jo mums pievienojusies šodien lieliska komanda. Daiga Kalniņa, Daiga. Pedagoģijas doktore, Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes docente, kas ir arī dabaszinību 3. klasē redaktore,
un viena no autoriem. Un tālāk par meitenēm un komandu Daiga pastāstīs pati. Jā, labdien! Mēs esam jauna komanda. Kopā pirmoreiz strādājam un nolēmām pamēģināt šo pieeju, ka katrai savu stiprā puse, katra jau ir speciālists savā jomā, un visas esam strādājuši arī sākuma izglītībā. Un tad gribu jūs iepazīstināt ar Daci Gaigala. Daci pateiks dažus vārdus par sevi, jā. Strādāju skolā jau krietnu laiku, gan ar sākuma skolu, gan ar pamatskolu dabaszinības visās vecuma grupās, tā kā dabaszinības principā no sākta gala vienmēr ir dzīvušas. Tā joma, kur es strādāju. Jā, un Daci ir speciālists ķīmijā. Jā, skola viņu pārvilināja, viņa nekļuva par ķīmijas doktori, bet pusceļā saprata, ka skolas ir viņas aicinājums. Un, jā. Tālāk mums ir Karlīna Veida, kur šodien diemžēl nevarēja ierasties, un Karlīna ir dabas zinātņu skolotāja, strādā Juglas vidusskolā un arī Klās Samaloša vienā tālmācības skolā, aizmirst nosaukumu, piedodiet. Un Karlīna tad ir speciālists ģeogrāfijā un bioloģijā, tā ir viņas sirdslieta, un viņa šajā grāmatā raksta tieši to tematu, kas saistīts vairāk ar ģeogrāfiju. Tāda ir Loreta Korna. Es esmu Loreta, jau 10 gadu darbojos pedagoģijā, un šobrīd aktīvi darbojos sākums tieši 3. klasē, tāpēc arī šī tēma un viss man ir diezgan aktuāls. Un visu arī savā klasē izmēģinu sākums, ko tas ir mans, kurā es arī darbojos. Un Inga Jurgana. Labdien! Esmu vienīgā no Cēsīm šajā komandā, bet esmu sadarbosies ar Daci un Daigu jau ilgstoši. Pedagoģiskā pieredze arī man ir diezgan liela, varbūt konkrētus gadus nenosaukt, bet kā skolotājs esmu gan sākumskolas skolotājs izglītība, gan arī no dabas zinātņu priekšmetiem es esmu ģeogrāfs, bet tajā brīdī, kad sākās dabas zinības 1. 6. klasē, man liekas 2002. gadā, 2004. 4. gadā, kad standarts mainījās, jau no tā laika es esmu jau dabas zinībās ar vecumposmu 1. 6. klasē. Šobrīd dabaszinības un vēl tehnoloģijas ir mana sirdslieta, tātad dabaszinības un tehnoloģijas. Un tad kopā kaut kas arī izdodas. Jā, un es uz doto mirkli skolā nestrādāju, toties visus jaunos kolēģus mācu. Tā kā, ja viņi jums liekas nemāk mācīt dabaszinības, tad meklējiet mani un sakiet, ko jūs par mani domājat. Nu, tad mums tā komanda tāda izveidojusies, ka ir reāli strādājošie, kas uzreiz šajā klasē izmēģina, ir tie, kam ir lielāka pieredze, kam mazāka pieredze, un tad mēs varam savā starpā pastrīdēties, kur vienam liekas, ja to nevar, otrs saka, bet es esmu mēģinājis, un tas sanāk, un tad mēs mēģinām šo grāmatu veidot tādu, lai jums kā skolotājiem nebūtu jālauz papildus galva, kā sasniegt apguves padziļināt līmeni. Lai jūs skatoties uz saviem skolēniem, tad izvērtēt, teiksim, šo es neņemu, jo viņi to nevarēs, šo es varbūt šoreiz izlaižu, jo mēs to kopīgi kā klasi nevarēsim, bet es varbūt strādāju ar vienu daļu klases, ņemu pamatlietas, bet man ir 2 vai 3 bērni, kuriem man nav laika veltīt, jo viņi jau tāpat ir gudri, kā tas kādreiz mēdz būt. Bet lūk, grāmatā ir šie uzdevumi, kas liek domāt, kas liek risināt problēmas, un tad jums ir uzreiz materiāls, ko jūs varat iedot un veltīt tad laiku tiem, kuriem vajadzīga jūsu palīdzība. Un tad plānotais izdošanas laiks ir 3. ceturksnis, tātad mēs ceram paspēt uz septembri dabūt gatavu visu, un tas, ko es jums tālāk rādīšu, nebūs tik skaistas bildes, kā bija iepriekš, jo samakatēts vēl nekas nav. Vispirms ir literāram redaktoram viss jāizlasa, ir jāizstrīdās, un tikai tad aizies maketēšanas process. Bet gribu jums nelielu ieskatu iedot. Tātad grāmata ir taisīta pēc skolu 2030 veidotā programmas parauga. Mēs esam saglabājuši visus tos apakštematus 5, kas tur ir, un arī saglabājuši katra temata to apakštematu dalījumu. Un
Tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam izvērtījuši programmu un atraduši dažas lietas, kas ir standartā, kas būtu jāapgūst, bet kuras programmā kaut kādā mistiskā veidā ir pazudušas. Nu, saprotams, pie tā darba apjoma varēja arī paslīdēt garām, un mēs to esam ielikuši iekšā, cik nu tas bija iespējams. Piemēram, tāda lieta kā dabas zinātnēs ir paredzēts, ka viņi beidzot 3. klasi bērni saprot, ko nozīmē etalons un ka mērīšana ir salīdzināšana pret etalonu. Tāda tā kā jau vispārnāšanas darbība, tas ir pie sasniedzamā rezultāta, kur rakstīts, ka viņi tur mēra, sver, grami, metri un tā tālāk, un tad ir pēdējais teikums, ka viņi šo ten saprot un pastāst, un tad mēs esam likuši arī šeit 3. klasē iekšā uzdevumus, kur bērniem tad tas arī būtu jāverbalizē un jālieto. Un tātad grāmata būs būvēta līdzīgi kā 1., 2. klase, bet tā kā 3. ir jau tāds, var teikt, jau tāds lēciens viņiem attīstībā, tad mēs esam skatījušies uz viņiem jau kā uz tādiem maziem zinātniekiem. Un, ja 1. 2. klasēs ir daudz praktiskā darbošanās un eksperimentēšana, bet vairāk ar akcentu, ka bērns gūst tiešo pieredzi un pamazām saprot, ko nozīmē pētīt. Tad 3. klasē mēs mainam šo akcentu un vairāk tieši strādājam uz pētniecisko prasmju attīstību, kur, protams, pētot viņš gūst arī pieredzi. Un tāpēc arī grāmatas temati būs veidot tā, ka pašā tekstā iekšā būs jautājumi, kur rakstīts, ko darīt, un klāt uzreiz attiecīgais norāda uz darba būtnīcas uzdevumu, kur, ja tā darba būtnīca nav, jūs joprojām, bērns joprojām var strādāt, bet viņiem uzreiz arī skaidrs, ja viņš nav bijis skolā vai mājmācībā ir, tad kas ir jādara, un darba būtnīca viņam papildus varbūt palīdz vadīt šo procesu. Un tad katrs temats sāksies ar jēdzienu skaidrojumiem, tikai mēs jau liksim klāt bildes un definīcijas. Ja 1. klasēs bija vairāk tas vārdiņš un par to parunāt, tad te jau vairāk pašam pētīt un mēģināt saprast. Tad temata atsegums, lai bērnam jau pirms mācībām būtu skaidrs, kas te būs, ar ko mēs nodarbosimies turpmākos 2 mēnešus, un arī izziņas intereses ir aizošs fakts, kas liek padomāt, tas virsraksts varbūt nav tik saistošs, bet tur ir tāda interesanta lieta, par kuras var sākt domāt. Tad katrai stundai virsraksts ir kā pētījuma jautājums, un tā doma ir, ka stundas beigās mēs arī pie šī jautājuma atgriežamies, vai mēs varam uz viņu atbildēt, tad mēs esam šo ten apguvuši. Ir arī norādīts pašā grāmatā skolēnam sasniedzamais rezultāts, un ziņas skolēnam tad tas galvenais fakts, ko varbūt vajadzētu iegaumēt, un būs dota katram tematam arī jēdzieni, jo saistībā ar pārējo uz vienoto skolu skolotājiem saka, ka ir grūti, bērni nezina vārdiņus, un tad mēs esam likuši iekšā jēdzienus, par kuriem tad var taisīt, nezinu, kā Latvijas saucamos flashcards, vai parunāt, kādu skolotājs izvēlās šo metodiku. Tie jēdzieni būs arī beigās vārdnīcā skaidroti, bet aktualizēt šo vārdu krājumu, pirms mēs sākam kaut ko stāstīt, darīt, lai bērnam ir skaidrs, par ko tur būs runa. Tad ir uzdevums, kas aktualizē priekšzināšanas raisa interesi, un tad seko mācību satura izklāsts, kur būs arī pievienoti QR kodi, nebūs pārāk daudz, bet mēs jau mācam bērnus, ka grāmata nav vienīgais avots. Ja tu esi tas zinātkārais, tad būs QR kodiņš, kur katrā apakštematā kaut ko vari papētīt vēl. Un beigās ir arī, ne beigās, bet pa vidu ir arī domāšana rosinoši jautājumi, tā kā tas teksts mijās ir teksts, kur es kaut ko palasu, ir jautājums par tekstu, ir uzdevums, kurš rosina prognozēt vai kaut ko pētīt, izdarīt secinājumus, un tad nāk teksts, kur tu vari to izlasīt apkopotā veidā. Tā kā ir mēģināts taisīt, ka nevis izklāstam, un tad pārbaudam, ka tas tā dzīvē darbojas, bet pētam, nonākam pie secinājumiem, un grāmatā izlasam un salīdzinām, vai mani secinājumi sakrīt ar tiem, kas ir grāmatā rakstīti. Un tad pašās beigās katrai stundai ir pārbaudas sevi uzdevumi, un arī mums būs snieguma līmeņu apraksti. Tos gan mēs vēl diskutējam, vai viņi ir vajadzīgi katrai stundai. Mums diezgan daudz ir taisīti kā blokstundas.
kad viņi aiziet tā kā uz priekšu, jo bloku stundas, mūsuprāt, ir labāks variants, jo tad bērnam pietiek laika kārtīgi izeksperimentēties, lai nav tā, ka eksperiments beidzās, secinājums uzrakstiet mājās. Kurš mājās tos secinājumus raksta? Ja? Bet mūsu mērķis jau ir, lai viņi iemācītos paši secināt, nevis mammas viņu vietā secināt. Ja? Un tad arī iekšā daudz kur saturā ir tā kā uzdevumi pašvadītas mācīšanās sekmēšanai. Es varbūt ne pareizi izteicos, bet ja ir kaut kas jādara, tad ir maza pamācība, kā to izdarīt. Jo bieži vien mums liekas, ka bērni prot, Vennu diagrammu. Vennu diagrammu, kad sāk taisīt? 1. klasē jau, ja es esmu dzirdējis, viņi jau 1. klasē. Un tad man kā docētājai raksta neapmierināti vecāki, jo skola viņam tur kaut ko pateikusi, viņš ar to nav mierā, ko skolu paskaidrojusi, viņš nāk uz universitāti pie tiem, kas tos skolotājus šitādas ir sagatavojuši. Tas uzdevums ir pareizs vai nav pareizs? Un ko mēs redzam? Vennu diagrammas. Ja? Jo it kā liekas, ka tas ir kaut kas tāds, ko visi taisa, bet realitātē daudzi bērni tā arī nesaprot, kā tā Vennu diagramma uztap. Un tad mēs mēģinam ierakstīt šeit to pamācību, kā tad tu pie viņas vari tikt. Ja? Kas nav, protams, jālasa visiem obligāti, bet ja bērnam, piemēram, tā saprašana nav, tad viņam ir priekšā materiāls, ka viņš to var palasīt. Vai viņš ir bijis mājās, slimojis, tad vecāks nevar visu zināt, bet ir šī īsā pamācība grāmatā, kā to darīt. Tad pašā apakštemata beigās ir pārējais kopsavilkums, kas tad ir iemācīts, kādas prasmes tika attīstītas, un arī pārbaudas sevi uzdevumu. Mēs esam uztaisījušas diezgan pamatīgu pārbaudas sevi daļu, un esam centušās. Jūs varēsiet pēc tam kritizēt, un uz otro izdevumu mēs labosim. Bet mēs esam centušās salikt par visiem būtiskajiem sasniedzamajiem rezultātiem visu līmeņu uzdevumus. No sācis apgūt līdz apgūst padziļināt. Un arī ir grāmatā paredzēta tāda tabuļa, kur tie uzdevumu numuri pa līmeņiem ir salikti. Es patīju, ka bērns tos uzdevumus izpilda, un viņš pēc tam sevi var pārbaudīt, atzīmēt, kurus viņš ir varējis, un redzēt, piemēram, šito sasniedzamo rezultātu es visos lodziņos atzīmēju, ka es esmu tos uzdevumus izpildījis. Vai, piemēram, es redzu, ka man visiem sasniedzamiem rezultātiem ir tikai pirmie 2 stabiņi. Tad es esmu labi iegaumējis, bet īsti es vēl neprotu risināt problēmas. Man vajadzētu varbūt patrenēties, vēl šos uzdevumus paskatīties. Man bija skaista prezentācija, kur es biju aiz uztraukuma aizmirsu, ka es biju sataisījis, piedošanu. Un tad, kas vēl tāds īpašais? Tātad, kopsavalkot un uzsverot, tad mācīšanās pētot, nevis skolotājs skaidro, un tad mēs izmēģinām pārliecinamies, ka skolotāja teiktais ir patiesība, bet skolēns pēta, un tad salīdzina savus secinājumus ar grāmatu, ar citiem skolēniem, meklē internetā, ja nepieciešams, un nonāk pie patiesības. Tad šeit ir ieskats, tātad, kā teicu, nesamaketēts, kur izslēdziet mikrofonu. Ir, jā. Tātad, kur ir kaut kāds ievada teikums, te nav sākuma daļa un beigas, paņēmienu fragmenti, un tad ir, piemēram, prognozē, kurus no priekšmetiem pievilks magnēts, ir attēli ar reāliem priekšmetiem, un tālāk seko, ka tu esi noprognozējis, pārbaudi šo savu prognozi. Un tikai tad nāk paskaidrojums, kādus materiālus tad magnēti pievelk. Ja, nevis mēs pirms tam pasakam, bet bērnam ir jau priekšstats par materiāliem, viņi jau ir mācījušies iepriekšējās klasēs, un tad viņi nonāk pie šiem secinājumiem. Un pēc tam rosinam iet dziļāk, meklēt informāciju un jau konkrētas priekšmetus vēl sašķirot. Un, kā es teicu, blakus uzreiz ir pamācība, kā meklēt internetā. Jo tā liekas, ka viņi visu ko prot, bet īstenībā, ja tas jautājums ir sarežģītāks, viņi neprot visu. Tad nākošais
ir par pētīšanas metožu apgūvi. Arī šādas pamācības ir iekšā, attiecīgi, kur kaut kas ir jādara klāt pamācība. Un tātad šeit par to, kā veidot stabiņu diagrammu, piemēram, kur arī viņi jau sāk pirmā klasītē veidot, viņiem ir skaidrs tas princips, kā viņi top. Nu, 3. klasē vajadzētu tam pielikt punktu, lai mēs varam iet jau 4-6 pie sarežģītākām, pie līknēm, pie 6. klasē jau ar izkliedes diagrammas spēj saprast. Un tā kā ir kaut kādas dažas pamatlietas, kuras tomēr ir jāievēro. Jo 1. klasē mēs priecājamies, ka viņi pareizi rūtiņas saskaitījuši, cits varbūt piestrādā pie tā, lai ir lineāli būt, cits galvenais, ka vispār ir pareizi uzvilkts, tad šeit tāds mazs apkopojums. Un pēdējais arī mācīšanās metožu apguvēja pamācības saitītas. Piemēram, atkārtošanas stratēģija, tad, kad temats ir beidzies, kad skolēns gatavojas summatīvam pārbaudas darbam, tad arī īsi tāda pamācība, kā tu vari atkārtot un gatavoties. Tas nav tā, ka skolotājiem būtu jādara obligāti. Tas vairāk ir, ka bērns pats vai vecākiem ir priekšā pateikts, ja viņš saprot, ka bērns varbūt ir paslinkojis, viņam grūtāk iet, tad viņi var abiem kopā saprast, kā es tagad varu saprast, ko man darīt, kā tā mācīšanās un nostiprināšana notiek. Tagad eksperimentēsim. Tad pirms mēs ķeramies pie eksperimentiem, jums kādi jautājumi par to, kas būs 3. klasē, vai varbūt vēl kādas vēlmes, jo mēs vēl neesam sākuši maketēt. Varam vēl pēc tam komandā to padiskutēt un varbūt ielikt. Tiks iesaistīties Zoomā arī, lai čatā rakst. Jā. Jā, man arī ir viens. Es nezinu, jo jūs tā darāt, piemēram, tie pašiem eksperimentiem. Man klasē ļoti valdīts, ja ir forši, ja es varu izstāstīt, reizēm var izskaties video, piemēram, sekot līdzām darbībām. Ir tīpaši, ka katru varam jāizveido vai vēl kaut kas, vai ir kaut kā tāda iespējama apstākļa. Tas ir plānots. Jā. Mums nav tā, mums ir ļoti maza eksperimenta, kur jādara pēc instrukcijas. Un mums ir bildes. Ja 1. 2. klasēs ir tikai reālie objekti, mēs jau ejam uz to, ka ir zīmējumi. Jo nevar uzzīmēt, teiksim, magnētisko lauku, ar reālo objektu. Jā, sākas jau tāda. Bet mums pārsvarā viss ir sarakstīts, tā kā ir 2 veidi, tā kā pētnieciskā darbība iekšā, kas dara būtnīcās. Viena ir pēc instrukcijas, un tad ir soli pa solim pateikts līdz tādam līmenim, ka prognozē ieraksti 1. kolonā. Tad izdara to, ierakstu 2. kolonā. Un tad ir otra veida, kur ir tas pētība jautājums, un skolēniem ir pašiem grupās jāsadarbojās un jādomā, kā viņi to darīs, un kur ir skolotājs ir klasē starp bērniem, un tad viņš redz, šitiem visi iet, paprast kaut ko, lai strādā. Šitie tur ir iesprūduši, tad viņam var uzdot jautājumus, iedot kaut kādu ierosmi, bet tagad 3. klasīti beidzot viņam ar skolotāju atbalstu ir jāspēj plānot vienkārši eksperiments. Ja? Un tāpēc mēs esam arī diezgan daudz šādas ielikuši iekšā. Protams, ka jūs tālāk varat izvēlēties, jo dzīvē jau dažādi gadās. Ja? Sasniegtam Ziemassvētku koncerts un vēl kaut kas, un ir tādi gadi, ka tieši dabaszinības izkrīt. Ja, ja jūs mācat visu, jūs varat pamainīt, bet ir skolotāji, kas māca tikai dabaszinības, viņi īsti neko samainīt nevar. Tad jums paliek izvēle kaut ko arī nedarīt, bet vienmēr jāpaturprātā, kas ir tas galvenais. Ja. Var nemācīt kaut kādas zināšanas, kas varbūt ir gudrākas, bet prasmes ir jādabū līmenī, jo dabaszinības, diemžēl vai pa laimi, priekšmets, kurš ir pamats tālāk līdz pat 12. klasē un augstskolā studentiem. Ja. Tā kā tiek sagaidīts, ka līdz 6. klases beigām skolēni veikli pēta. Ja.
Ja bērns, piemēram, no skolā vai ir slims, viņam arī būs iespēja, ka būs rakstīts, kas tur ir jāizmanto un būs tās lietas, ko viņš varēs pats mājās. Tā kā, kurš tādā ten veidā, viņš lasa grāmatu, viņam ir skaidrs, kas ir darba butnīcā pretī, un darba butnīcā, tur, kur pēc instrukcijas, tur būs sarakstīts, kas tev jādara, kur pašam jādomā, tu pats vari domāt, bet arī būs, tā kā algoritms, kas tev ir jādara. Mēs šeit paskatīsimies piemērus. Tā es redzēju, ka bija, jā, tā kā jautājumi, paskatīsimies čatiņā. Jā, problēma ir tur, ka skolēni neizprot lasīto. Es vairs neatceros, mums bija kaut kas uz lasīt prasmi arī, kur mums bija, liekas, tavā tematā, ne? Bet, kā lai saka, ir bērni, kuriem būs grūtības, ja? Būs grūtības, bet tie, kuriem tā kā Dieviņš ir devis visu, lai nebūtu grūtības, tas jau ir mūsu atbildība, vai mēs viņus esam trenējuši. Un tieši tāpat ir ar pētniecību, nepietiek uztaisīt eksperimentu un domāt, katrā stundā pie katra eksperimenta ir jārazīmē tas grafiks, jātaisa tabula, kur tos datus piefiksē, ir jāanalizē, jāprasa bērniem vienam otram, vienā stundā vienam, citā stundā citam, lai viņš skaļi stāsta, kā viņš nonāk pie tā rezultāta, kā viņš izdara secinājumus, lai pamazām tas domāšanas algoritms ieietās. Ja. Ja tas, protams, nav darīts sākotnējās klasēs, tad 3. klasītē varētu būt, ka nepaspēs uzdzīt no līmeni, bet mums pa laimi ir līdz 6. klases beigām tās prieks un laime šo te darīt. Un pirmās 3 klases, tur ir salīdzinoši maz satura, ja mēs pastamies standartā. Jums tur ir laiks pētīt. 4, 6, tur jau tas sasniedzamais rezultāts kļūst garāks. Tur būtu jau jābūt tām pamatlietām, ka bērniem nav vairs jāstāsta, kas ir secinājums, kas ir pētījuma jautājums un tādas lietas. Ka viņi jau to ir pieņēmuši kā savu leksiku, apmēram saprot, kas tur būs jādara, un viņi ir dziļāk tajās prasmēs. Viņi varbūt pamana detaļas vairāk, bet nestāst to sākumu. Bet tā jūs arī iepriekš teicāt, ka 3. klase arī būs šī iespēja diferencēt tos uzdevumus un lielu bērniem tā kā, ja ir kāds, kuram grūtības, viņam būs vieglāk. Uzdevumi visiem ir vieni, bet skolotājs var izvēlēties. Ja? Skolotājs saprot, nav vērts spīdzināt ar zināšanām no augstiem plauktiem, jo ir jānostiprina pamats. Ja? Savukārt ir bērni, tie, kas spēj jau tvert un jau domāt, tad viņiem nevajag, lai jūs stāvētu klāt, viņus vadītu soli pa solim. Tad ir attiecīgi darba lapas un uzdevumi, lai viņi savās mazās grupās strādā, viens ar otru diskutē, un jums paliek laiks tad strādāt ar tiem, kuriem vajadzīgs tas atbalsts. Tāds, bet, jā, treniņš. Jo mēs vairāk trenējam, jo labāk ies. Bet tad